Čau! Šajā sērijā krāsosim un lakosim bumperi. Tālāk, ko mēs darām? Mēs paņemam, ja grunts mums ir gaiša, pretēji krāsu kaut ko tumšu. Un tā vieglā slānī uzpūšam virsū. Tas pie slīpēšanas palīdzēs mums slīpēt grunti. Mēs uzreiz redzēsim, kur ir kaut kādas no apelsīnas, kaut kādi nelīdzenami noticējumi. Mēram būs labi. Tālāk ņemam 800 lapjos smilšu pīru, slapinam, sastipinam un slīpējam nost tik tālu, kamēr viss tā melnā krāsa pazūd. Un re, kur var redzēt kaut kādu pilieniņu, viss tas. Un to mēs visu redzam un slīpējam, kamēr viss pazūd un paliek vienmērīgi pelēks. Pēc tā, ka mēs grunti noslīpējām ar 600 vai 800 smilšu papīru, pirms krāsošanas kārtīgi attaukojam. Tālāk ņemam krāsu un šķīdinātāju. Ja un jaucam 1 pret 1. Pirmo krāsas kārtu mazliet tikai uzrasinam. Nemēģinam noklāt ideāli visu, bet tā bišķiņ, lai mums parādās apmēram krāsa. Sākam ar kantītēm, lai pēc tam neaizmirstu. Noregulējam pisoli vairāk punktā, lai neietu lielums garām. Tad kaut kur 10 minūtes atstājam, lai nojūst. Starp krāsas starpkārtām, kad esam pažāvējuši kāds 10-15 minūtes, pārējiem pāri ar antistatisko luptiņu, kas novāks liekos visus putekļus un arī lieko krāsu, kas ir palikusi virsū.
Kad esam nokrāsojuši detaļu vienā tonī, vairs nespīd cauri grunts un pigments ir nožuvis, tad ņemam antistatisko lupatiņu un pēdējo reizi kārtīgi noņemam visus putekļus un tad gatavojamies lakošanai. Pirmo lakas kārtu uzklājām minimāli, bišķiņ tikai uzrakstīju. Otrais plāns. Tāds apmēram sanāca gala rezultāts, nekas ideāls, pāris noticējumi, protams, putekļi, pēc ka nav ideāli apstākļi. Bet, ar to cīnīsimies tālāk, kad slīpēsim un pulēsim. Putekļus, es domāju, pietiks izslīpēt ar 2000, kur noticējumi no sākuma ar 1000 un pēc tam pāri ar 2000 slapjo smilšu pīru. Slīpējot uzreiz var labi redzēt, kur ir grubulis. Un ēnām slīpējot. Slīpējam, kamēr grubulis pazūd, ūdeni nežēlojam. Tādā garā. Turpinam. Noslīpējam un nožāvējam. Un tad mēs arī īsti varam redzēt, varbūt, kur vēl jāpieslīpē. Tas, ka viss ir tāds matēts, tas ir normāli. To, kad pulēsim, viņš viss ideāli izpulēsies. Pulēšanas pastas izmantošu Farekla G3, kas ir rupjā. Un ripu varam izmantot cietu vai vidēji cietu. Izvēlamies kaut kādu daļu, kuru pulēsim, teiksim, šejienē, lai uzreiz pa visu nav jāskara. Bišķiņu liekam. Sākam ar maziem apgriezieniem, visu izsmērējam un tad lēnām palielinām apgriezienus. Tā izskatās gala rezultāts pēc smalkās pastas. Šodienai tas būs viss. Ja rodas kādi jautājumi, droši jautājiet, mēģināšu atbildēt. Uz drīz tikšanos!